Paul, es redzēju vienu raidījumu, kur jūs taisījāt saldējumus. Jā, es atceros vēl, bet es zinu, ko un, zini, man ļoti... Nu, nē, šoreiz mēs divreiz mēs saldējumus netaisīsim. Bet, ja tevi interesē lietas, kas saistīts ar ledu... Ļoti. Jums arī interesē lietas, kas ar ledu saistīts? Man ir padomā eksperiments, kur mēs varam uztaisīt karstu ledu. Ko tu stāsti? Iedomājieties, karstu ledu. Esat kādreiz? Es arī nē. Skatieties, man jau ir burciņā sagatavots mazs šķidrums. Un tagad pamēģini ielikt iekšā šajā šķidrumā pirkstu, un mēs visi skatāmies, kas notiksies. Liec iekšā. Aiziet. Kas notiek? Kas notiek ar manu pirkstu? Jūs redzat? Apsies, izvelc ārā. Apskatieties, ieliec atkal. Ārprāts. Tur ļoti silts. Jā, tāpēc viņi sauc par silto ledu. Bet, kad es liku, tad taču nebija. Es ņemšu ārā, ja? Tagad ņem ārā. Var izvilkt? Var. Gribat uzzināt, kā mājās šādu karsto ledu var uztaisīt? Jā? Bet tas ir vienmēr, atcerieties, jādara būs kopā ar vecākiem. Mums būs vajadzīga plītiņa. Trauciņš arī visiem mājās? Jā. Jā, man arī. Un tad paši divi svarīgākie ingredienti ir soda. Soda arī mamām vienmēr ir mājās, es zinu. Un ētiķis arī. Un mēs paņemsim, iebērsim aptuveni 100 gramus sodu. Cik tas ir 100 gramu? 100 gramu no aptuveni 3 tādas ēdamkarotītes. 3 ēdamkarotis, jā? Skaitam līdzi. 2 un 3. Ļoti labi. Tātad mums ir 3 ēdamkarotu soda. Labi. Un mēs pieliesim klāt 1 litru ētiķi, parasto mājas ētiķi 9%. Ziniet, kas ir pats interesantākais, kad sodu jauc ar ētiķi, viņā veidojās burbuļi. Un tad ir pats nākošais svarīgākais uzdevums. Mums vajadzēs šo visu sildīt. Sildīt? Cik ilgi? Ideāli šito vajadzētu sildīt kādu aptuveni stundu. Un tad tanī brīdī, kad mēs redzam, ka šķidrumam jau sāk veidoties virsū tāda maza kristāliska, tāda tā kā plēvīte. Tā kā ledus pirmo reizi, tā kad kā ledus, ziemā, jā? Un tad ir gana, un tad viņu var ņemt nost. Tad ir jāpaņem atkal karote, un atkal viena ēdamkarote. Bet tagad tikai viena ēdamkarote. Etiķi, viena ēdamkarote etiķi, un tad višķiņi ir, un tad atkal jāpieliek klāt. Un tad ir pats svarīgākais tālāk. Tad, kad viņš jau ir gatavs, viņu vajag ielikt apmēram pusstundu iekšā leduskapī. Vēl pusstundu leduskapī? Pusstundu vēl leduskapī. Tas ir ilgs un garš process. Viņu arī var atdzesēt tādā lielā traukā. Ja nav mājās galīgi leduskaps, viņu var atdzesēt arī šitā. Tev nav leduskaps mājās? Man ir mājās leduskaps, bet ja galīgi nav, var arī šitā. Šo es speciāli gatavoju priekš tevis. Paldies! Jūs šeit var ielikt iekšā visu roku. Ļausim? Jā! Ļausim ielikt iekšā visu roku. Zinātnes vārdā esi gatava eksperimentu? Zinātnes vārdā esmu gatava uz visu. Un šeit mēs atklāsim mazu noslēpumu. Lai veidotos tas ledus, ir vajadzīgi tādi mazi kristāliņi, kurus var izmantot. Kur tu tādus dabūji? Tie paši vai nu sodas kristāliņi, vai tas mazā ledus kārtiņa, kas bija pa virsmu, arī to var izmantot. Labi, sapratu. Nu, lūdzu, paņem mazu kristālu gabaliņu. Nu, liec iekšā roku. Redzat? Viņam visa roka iesalst to lietā. Viss ir silts. Viņš tiešām ir silts. Nu, un tagad ņem ārā. Var izņemt ārā visu to ledu? Nu, mēģinam. Redzat, kur man ledus aizbergs izņēmās ārā. Rubīna gredzens mans. Bet, Klau, es mājās tādu uztaisīšu. Un ko man darīt? Mēs miskastē? Nē, šis īstenībā nav jāmet pat ārā. Mēs viņu varam ielikt iekšā mikroviļņu krāsniņā. Un? Palaižam viņu uz 5 minūtēm, lai viņš 5 minūtes pasildās. Un kas būs? Tad viņš būs uzsilis, viņš būs atkal palicis šķidrs. Un tad es atkal varēšu? Nē, tad tev atkal viņu atdzesēsi. Un tad atkal varēs taisīt. Vienmēr pusstundu leduskapī un tad eksperimentu. Jā, tieši tā. Super, paldies!